Mani sauc Agnis Grauduls, esmu meža īpašnieks un meža pakalpojumu sniedzējs. Un apsaimniekoju savus īpašumus, es daudz ko mācījies, un šobrīd mēs esam vienā manā meža nogabalā, kurš ir savulaik bijis nocīrs Kelsirtē, un tad pēc tam es viņu sācis esmu kopt kā mežu, kas tur aug, un kaut kādā veidā es nonācis pie ozola meža. Un kāpēc man tāda apsvēruma būtu audzēt ozolu? Būtībā tur ir, pirms mēs runājam par ozolu audzēšanu, vajadzētu saprast tādas vairākas pamatlietas, kad mežā ir vienlaicīgi iespējams audzēt kokus vairākos stāvos, un audzēt, tas nozīmē audzēt ar vienlaicīgi vairākas aprits. Tas, teiksim, klasiskā formātā, tas, teiksim, audzēt bērzu ir kopā ar egli, kā viņi aug dabā. Teiksim, šajā mežā ir situācija, ka te ir ļoti daudz aps, un kur arī zvēri bojāt, un tas ozols te nāk iekšā, un tas ozols ir vienkārši kā otrā aprita. Un otrs iemesls arī, kad ozola audzēšanai un arī daudz citu koku audzēšanai vai krūmu audzēšanai mežā, kas it kā nav pat saimnieciskā vērtībā, ja jūs pat no ozola neplānojat neko iegūt, tas ir tāds jēdziens, kuram es īsti nezinu latvisko terminu, bet es esmu izdomājis to nosaukt kā upurkokus. Tas nozīmē, ka mums ir saimnieciskie koki, ko mēs audzējam koksnes ieguvēji, un ir kaut kādi koki, ko vienkārši ir labāk garšo meža zvēriem vai bagātina to meža zvēru ēdienkarti. Un līdz ar to tad sanāk, ka tas meža zvēram ir izvēle, tad varbūt viņš nenograuzīs jūsu egli vai bērzu vai priedi, bet nograuzīs kādu krūklu, ozolu vai kaut ko tādu. Tas ir tā no vērojumiem, ko un kā ēd meža zvēri. Tātad, ja mēs runājam par ozolu audzēšanu, būtu primāri ir jāsaprot ozolu bioloģiju un kādā veidā viņš izplatās, un tā ir patiesībā ļoti interesanti. Pēc būtības ozols ir pionieru suga, bet viņa dabā izplatās nedaudz varbūt savādāk nekā daudz citu koku sugas. Teiksim, ozols ir dabiski saistīts ar sīli, un sīles būtībā izplatās zīles, jo zīles tikai no gravitācijas, kā notiek no ozola, viņš tur kaut kur paliek, bet sīles ir tas, kas tās zīles var pārnest līdz kaut kādiem, pat teorētiski līdz 4 kilometriem no tā koka. Un sīles mūsu dabā ir viens no tiem, kas izplata to ozolu. Un ozols kā pionieru suga strādā pilnīgi savādāk kā, teiksim, bērs, lai izveidotos jaunā vietā bērza mežs, tur ir lielākoties jābūt kaut kādiem augsnes traucējumiem, kaut kādam, kur tas bērs var aizķerties, jo tās sēkliņas ir vieglas un bērs sēklās nav nekas. Un jāsaprot, ka tā ozola zīle būtībā ir tāda mobila pusdienu kastīte. Tur ir ļoti daudz zīlē barības vielas, un tas ozols var nokrist vai sīles var viņu iesēt it kā netraucētā vietā, un tai zīlē ir pietiekoši daudz barības vielas, lai viņi varētu ar tādos grūtos apstākļos izaugt. Un pēc tam tā koka stratēģija ir tāda, ka, ja bērzam vajag traucējums pirms sēklas iesēšanos, ozolam ir pilnīgi ok, ja tas traucējums rodās pēc kādiem 5, 10 vai pat 20 gadiem pēc tās sēklas iesēšanās, jo kaut kādus pirmos 11 gadus tas ozols var augt lēnām caur ciešanām. Viņām ir vēl kaut kādas rezerves no sēklas pirmajos gados, un ozols var sēdēt lēnām un gaidīt tos apstākļus, kad apkārt kaut kas nokritīs, nolūzīs, viņam būs gaisma, un tad viņš arī izaugs. Jo būtībā tas, kas ir vajadzīgs jaunam ozoliņam, viņam ir vajadzīga cepura gaismā, un tad viņš arī augs. Tātad tā ozola augšanas bioloģija ir tāda, kad viņš tūlīt pēc pirmos gadus veido tādu samērā garu miedsakni, un ja viņš tiek audzēts ar pārstādīšanu kaut kādos podos, vai kā tā miedsakne tiek bojāt vai ar kaut kur podu audzējot saskrūvējās, un tad tā ilgtermiņā var būt negatīvi ietekmēt tā paša koka augšana, tāpēc tomēr labākā metode ir, kad ozols spēj arī mežaudzē dabiski vairoties.
Tad, ja mēs domājam ozolas audzēt koksnes ieguvēji, tad mums ir jāsaprot, jānovērtē tas, vai ir piemērot meža augšanas apstākļi. Un mēs, protams, varam apskatīties savā mežaudžu plānā, un tad, ja tur ir vēris, damaksnis, gārša, un tas viss tā kā ozolam ir piemērots. Ozols var augt arī patiesībā pat liekņā. Viņš ir dažādi ļoti plastiski sugi. Slapjā vērī, slapjā damaksnī var būt. Bet tie plāni nevienmēr riktīgi atspoguļo to audzes reālo stāvokli, kas tur ir. Un tas vienkāršākais ir atnākt pavasarī un apskatīties, teiksim, vai ir kādas baltās vizbulītes aug. Tagad viņas ir noziedējušas, un tas ir viens no platlapas meža indikātoru sugām. Jo, ja cilvēks var to kokaugu veģetāciju manipulēt, izmainīt, tad laksaugu veģetācija ļoti ilgi paliek, parāda to, ko tā vieta patiesībā grib būt. Jo ozols ir vairāk vai mazāk tāds gāršs suga. Bet kādreiz ļoti daudz mums ir bijusi gāršas, arī gāršas ir auglīgākās augsnes, viņas ir daudz pārveidotas vai par lauksaimniecības zemēm, vai tur kaut kādas ganības ir bijušas, kur gan aizaugušas, gan nav. Bet vienmēr vajag apskatīties uz lakstaugiem. Arī zaķskābens liecina par kādu tādu bišķiņu boreālāku mežu, bet arī, kad pietiekoši auglīgi, ja tur aug avenis, labi aug eglis, tad noteikti arī augs labi ozols. Un pa ozolu ir jāsaprot, ja mums ir kaut kāds priežu mežs, kas jau ir tādā nabadzīga augsnē, kur kāds meža tips, kāds mētrājs vai lāns, protams, tad ozols var iesēties, bet tad komerciāli kaut kādu tur ozolu uzaudzēt, es domāju, ka nevarēs. Protams, daudz priežu mežu šobrīd kļūst eitrofāk un var redzēt, ka tie mētrāji meži arī aizauga ar ozoliem, bet man nav liels pārliecības, ka tu izaugs liels, skaists, smuku ozolu. Tas būs vairāk kā tāds vai bioloģiskās daudzveidības koks vai zvēru barības koks. Bet atkal, ja tas ir kāds auglīgais tips, kā teiksim, gāršs, vērs, kaut kur damaksnis, tad ozolu tur mierīgi var audzēt. Un ja arī lakstaugu veģetācija atbilst, tad viss ir kārtībā, un, protams, vajag apskatīties, vai kā ozols tur sējās. Jo viens no tiem priekšnosacījumiem ir tomēr ozola spējai iesēties un izaugt. Tas nozīmē, ka arī apkārtnē ir jābūt kaut kādiem ozola stādiem. Tātad, un vēl viena lieta, ja mēs tā kā neesam paskatījusies to lakstaugu veģetāciju vai negribam skatīties, mēs varam vienkārši paskatīties kokaugu veģetāciju. Tātad, ja tad iepriekš jau tur pietiekoši labi aug, pieņemsim tāds koku sugas kā pļavas, apses vai egles vai saldie ķirši, vīksnes, gobas, kā tie ir platlapi koku sugas, tad arī ozolam tā vieta noteikti būs piemērota. Ar ko sākt? Tātad ozola koku sākums pēc manas izpratnes, ka dabiski ir, kad jau ir tajā mežā ir ozoli, kaut kur ne pārāk lielā attālumā, un tad tālāk jau daba pat to sakārtos. Tātad šeit ir viens mežaudzē vecs ozols, man tādi te ir vairāki, un būtībā šie te 11 vecākie ozoli arī kalpo kā sēkla avots visam mežam, un no tā sākās jaunais ozola mežs. Tātad būtībā audzējot ozols vienmēr ir vajadzīga tāds mūžīgā meža princips, kad visu laiku ir meža pēctecība, kad audzē ir vienlaicīgi visa vecuma koki. Rindā ir 4 ozoliņi, viņi kaut kādu 1,5 metra attālumā viens no otra, un tas būtībā būtu arī tas stādīšanas schēma, kādā veidā stāda ozola mežs. Viņi stāda schēmā 2x1,5 metrs, stāda ļoti blīvi, lai tos vainagus dzītu uz augšu, un pēc tam veids atlasi jau tradicionālā ozola audzēšanā, kur tur viņi stādīja no sākuma tos kokus izmantoja kā kaut kādai tievo sortimentu kamīnu malkai, pēc tam sīkbaļķiem, pēc tam lieliem baļķiem. Tas nozīmē, visu laiku bija kaut kāda aprite. Bet ir jāsaprot, ka tas ozolam, cik daudz plašu gaisu viņam iedos, tik plats viņš izaugs. Un tāpēc, lai mēs tomēr dabūtu zāģbaļķa kvalitātes koku, tad viņam jāaug ir cieši, tad, kad augša ir brīva, bet apkārtni ir viss aizņemta. Ideālākais ozola kompanjonu koks mūsu klimatā tomēr ir egle.
Tātad šeit ir tāda ļoti klasiska situācija, kādā veidā tiek vēsturiski vienmēr ir audzēts ozols. Vismaz vāciski runājušās zemēs, un tā skaitā arī Latvijā. Tad ozols ir egļu kažokā. Tas nozīmē, ka ir eglis, un starp eglām ir kaut kur pa kādam ozolam, un tad tam ozols tiek dzīts visu laiku uz augšu. Un tas būtībā ļoti arī piemērots mūsdienu apstākļos, ja tie ozoli kaut kur egļi jaunaudzēs sasējās, tad mēs viņus atstājam, lai viņi tur aug. Lielākoties gadījumu viņi to egli izkonkurēt nevar, bet tā egli palīdz tieši ozolam augt tālāk smuku uz augšu un veidot taisnas zaļbaļķus. Kādos vecākās audzēs es esmu redzējis kaut kāds 20-30 metrīgus taisnas smukus ozolus, kuros ir savulaik auguši kopā ar eglēm, un noteikti šitas te koks, viņam eglis ir apkārt, viņam arī perspektīva nākotnē kļūst par kvalitatīvu zāģbaļu kvalitātes koku. Tātad mēs visi mežā parasti domājam to, ka mums vajag audzēt savus mērķu sugas, bet ir kaut kādā veidā jāsaprot, ka ir meža zvēri, kuriem ir savs viedoklis, kas ir mērķu suga, ko viņi grib ēst. Un mums ir to situāciju ir jāsaprot, ka tā tas ir, un tātad mežā mums ir jāaudzē gan mērķu sugas, gan arī jāatstāj barība meža zvēriem, ko viņi varētu ēst. Un ja mēs runājam par ozolu, ozols, protams, ir garšīga suga, to ēd, bet ja mēs atstājam vēl citas sugas blakus ozolam, tad ir ozolam, kā var redzēt fonā, šitie ozoli ir smuki izauguši. Šeit pat blakus ir kaut kāds krūkļu krūms, kurš varētu būt tikpat vecs kā tas ozols, vienkārši viņš tiek izmantots kā salāts. Šitais te ir arī kāds riktīgi apgrauts saldais ķirsis, kurš tu cīnās par dzīvību, un tie zvēri visu laiku viņu grauž. Te ir kaut kāda, izskatās kaut kāda mežābele, kur arī visi gali viņai ir apkosti, un tādā veidā, mēs atstājam to daudzveidību, un tas meža zvērs ar mazāku iespēju apēdīs šito ozolu. Tepat blakus arī ir pīlādis, kurš ir galīgi apgrausts, un tas arī kalpo kā nosacītais upurkoks vai kā dzīvnieku barības koks. Tātad ozoli, sevišķi viņi aug kaut kādos bišķiņ tādos lielākos gaismas apstākļos, tad ir jāsaprot, ka viņi cenšas aizņemt visu to telpu un augt kupli. Un atkal no mežsaimniecības tas ir, tur aug tādi smuki ainavis koki, bet neaug zaļbaļķi. Līdz ar to tad meža īpašniekam ir laiks, un reizēm arī tāpat pastaigāju pa mežu, tiesos ozolus pieveidoju. Un to apgriezumu veids, ka zariem apkārt ir tāds valnītes, un to var redzēt, ka ar to smuki nogriež, un tas ir kaut kāds pāris gadus atpakaļ 3 vai 4 griezts, un tad visi tās brūces ir ļoti smuki tā aizaugušas, un būtībā pēc kāda laika viņas būs pilnībā ciet, un tā koksnē nevarēs iekļūt trupe. Ja pie tām brūcēm aug kaut kādi tādi zariņi, tas ir ok, viņi labāk veicina to brūces aizaugšanu. Būtībā tas ir, kādā veidā tas, ja mēs runājam par zāģbaļu kvalitāti, un ja mēs varam viņu uzlabot, tas ir tas darbs, ja mums sevišķi nav daudz ozolu, tad šādā veidā tiem ozoliem var pastrādāt. Tātad šeit ir gan piemērs, tas ir gan saldais ķirsis, bet te var redzēt, kādā veidā, ja kaut kā tas zars nozāģēts nepareizi, pārāk tālu atstājot puļķi, tad tas koks nespēja to brūci aizaudzēt, un šitā ir te vieta, kur var iekļūt iekšā kāda sēņa infekcija un izlaistīt stumbra trupi.